Labrīt, labrīt, labrīt. Es te gribēju padalīties ar jums par vienu lietu pirms vingrošanas. Tā man vispār ir manas vīgrienes, es ļauju viņām, nevis viņām ļauju, bet kukaiņiem. Vienkārši, vīgrienes ir tā, ka pēc viņām visi ir ar kukainīšiem, pilnīgi visi logi, tad ir mazas, viss, kas tik vīgriezēs nedzīvojā, tā kā tie, kas lasa vīgriezes, ir dzīvoklī gatavojieties uz to, ka būs tāds zvēru dārs. Mēs vakar arī braucām mājās un mašīnā, kas tik nebija, un sisenītes bija, un zirneklis, un cik dažādi kukaiņi bija, un arī ērcelīte, kā saka, riktīgs zvēru dārs. Nu, lūk, bet no ērcēm nav jābaidās, vajag tikai vienkārši skatīties. Jā, es biju bērns īstenībā, es dzīvoju laukos, un man ļoti patika pļavas. Es vispār nedomāju par to, ka tad, kad es gāju uz mežu un gāju uz pļavām, es nedomāju par to, ka es vispār nebaidījos no kukaiņiem, vai es vispār biju, no kā es baidījos bērnībā? No mammas. No tā, kad es krūzi staplēšu vai kaut ko tādu, vai drēbes, tas man jā, no mammas baidījos vairāk nekā no tā, kas dzīvo pļavās un mežos. Un ērces man bija tā, ka es nezinu, kāds 11 droši vien pa vasaru. Es nezinu, kāpēc es ērces piesaistīju vasarā nevienam, manam tētim, kurš vienmēr gāja sēnēs un arī bija mednieks viņš bija, un viņam laikam pa visu savu mūžu, tur viena ērce laikam ir iesūkusies arī, bet man, es saku, es biju ērču kārdien. Jā, bet ne par ērcēm šodien stāsts. Stāsts vispār par cukuru. Cik daudz vispār cilvēki nepievērš uzmanību tam, cik mēs daudz patērējam patiesībā cukuru. Vakar vienkārši, es nezinu, vakar bija tāda dīvains vakars, jā, jo es ļoti skatos. Es jau esmu pirmkārt ļoti daudz gadus veltījusi tam, lai izpētītu ne tikai cukurus, visas citronskābes un benzonāti un tā tālāk. Vienkārši es esmu izpētījusi šīs sastāvdaļas, un es jau vienkārši zinu, ko var un ko nevar ņemt, var teikt, tiek ņemti praktiski vieni un tie paši produkti. Nu, lūk, vakar es kaut kā man vajag to augu pienu. Es parasti kādreiz taisīju pati, bet, vairs netaisu pati. Liela piņķerēšanās, jā. Var arī, protams, ātri ar ūdeni un samalt riekstus, tā arī īstenībā var. Nevienmēr tur ir jāmērcēt, viņus grib kokosriekstu pienu, tur ir baigā noņemšanās, un arī ļoti ātri viņš bojājās 2-3 dienas, un tad, praktiski 3. dienā ir jāizdzer. Nevienmēr to var, kā sāk, izdarīt. Un es vakar paņēmu sojas pienu. Gatis ar Keitu paņēma sēmuškas vakarā, un tad vienkārši dzerot, jo es dažkārt uztaisu sev tādu Indijas pienu. Vakarā man patīk pirms miega, tagad siltajā laikā mazāk, bet tā ziemā man patīk tur kurkums, kardamons, muskatrieksts, melnie pipari, ziemā lēju arī kaut kādu eļļiņu klāt, vai kokosriekstu, vai, vienalga, vienmēr sakot. Es vakar viņu dzeru, spēlējot monopolu ar savējiem un jūtu, kaut kas man nepatīk, kaut kāda tā garša liekas ļoti dīvaina, un man likās, ka es neesmu ne to pienu paņēmusi. Un, jā, skatos aizmugurē, it citronskābe pienā iekšā, it cukurs. Pēc tam es pastīšos, kas tās pa sēmenēm, jo viņi paņēma sēmenes, bija kaut kādu tur tomātu vai kaut kas tur garša, vai apviļāts. Un tur arī ir citronskābe, ir visādas citas vielas, ir cukurs un kviešu milti, un kas tik tur nebija. Un iedomājieties, cilvēki saka, jā, tas jau vajag daudz saldumus nelietoja, bet nevajag jau lietot saldumus daudz.
mēs vienkārši ikdienā nepievēršam uzmanību tie paši, kaut kad, es atceros arī viens ieteica kausētie sieri kaut vai, ja, vai mēs paņemam maizi. Te vienalga, ko īstenībā cukurs ir visur. Un es saku, cukurs jau nav tā lielākā pēda, parasti ar cukuru komplektā nāk citas lietas. Un es domāju, vakar, cik ļoti, tad, kad tu ilgstoši jau nelieto savā racionā intraverto balto cukuru, tu viņu pilnīgi, tev viņš pat liekas, tāds tā kā nepieņemams, tā kā tev liekas, es negribu teikt tādu pretīgs, bet man vakar bija tāds sajūta, kaut kas ar to manu pienu vispār nav, to manu dzērienu nav kārtībā, un cik ļoti tavas garšu izjūtas tomēr pierod pie dabīgā. Mēs jau to ar Gataru esam runājuši, ka fermenti vēl vairāk pastiprināja tieši to, ka tev dabīgi, kā jau fermenti ir neitrāli, es neteiktu, ka viņi ir skāpi, pieņemsim, jā, kā daudzi. Tas ir pirmais, tā, zema baterija man, ka tas ir varbūt pirmais, ka cilvēks iedzer, viņam liekas, ka viņš ir skāps, bet īstenībā viņi ir neitrāli, un viņi arī padara to, tās garšas izjūtas, viņi arī padara, ka tev vairs neprasās pārsātinātas garšas, ka tu vienkārši vari kaifot no parasta ēdiena. Pieliekot arī dabīgas garšvielas, arī bez citronskābēm, jo garšvielās arī mīļi skatāmies, gandrīz visās garšvielās, ko nopirkt veikalā, labi, ne visās, bet ļoti, ļoti daudzās. Īpaši Santa Marijas un visas šitās it kā liekas, mēs pie visteņas vēl pie kaut kā pieliekam ļoti garšīgi garšo. Es pirms tiem 10 gadiem liku, un pēc tam, kad es sapratu, ka manās visās garšvielās ir cukurs, kāpēc tur viss garšoja labāk varbūt un piesātinātāk. Tad, kad tu esi pieredzis, un tad, kad es atceros gāju nost no tām garšvielām, man likās, viss ir tā kā bezgaršīgs, jo tomēr tas citronskābe plus cukurs, viņš baigi sabojā to garšas izjūtu. Lūk, tā kā tā, un nobeigumā vēl arī to, ko es runāju un stāstu cilvēkiem vispār par sēni kā tādu, jo atkal, ja mēs atgriežamies pie patogēnās vides, tad tieši sēne ir tā, kas ne tikai parazīti, vairāk sēne ir tieši tā, kas kontrolē, ka mēs ļoti gribam kaut ko saldu, un tad, kad viņi ir par daudz mūsu organismā, ja, tad cilvēkiem ir trīceklis, ka viņiem vajag tos saldumus ēst, jā, tāpēc praktiski sēnei kā tāda, vispār patogēnai videi vienalga, vai tu ēd daudz augļus, ja, vai kā tev liekas, es jau ēdu tikai brūno maizi, ja, ar kausēto sieru no rīta, ja, bet tur, kur ir gan raugs, gan cukurs. Un liekas, kāpēc nav uzlabojumi. Es tur varbūt pat esmu izgājis antiparazitāro, un es arī fermentus tur dzeru jau pusgadu, ja, kā man ir psoriāze, vai kā man ir ādas problēmas, vai kā, dažādi. Sēne var, kā saka, ļoti daudz ir sēnai novirzieni, bet pārsvarā tās ir ādas problēmas. Un tad vienkārši ir jāapskatās, ko mēs ēdam, jo viņai vienalga, viņi dabūs šo savu ēdienu, ja, arī piena produkti viņai garšo. Īstenībā drīz es varbūt ielikšu, man bija tāda doma mazliet pastāstīt vairāk tieši par sēni pastāstīt, kas viņai garšo, ko viņa ēd, jā. Tā kā pa laikam man gribās tādu arī izzinošo, es zinu, ka jūs esat ļoti daudz zinoši, jā, tāpēc tā baigi tāds pamācošos varbūt, tāpēc es bieži nelieku, bet tik pa laikam tā kā nāk arī jauni cilvēki klāt, gribās atsveidzināt tik pa laikam kaut kādas tēmas. Lūk, tad es par sēni domāju vairāk parunāšu citos video. Tā kā tā, mīļie, skatāmies līdzi cukuram, nevarojam patogēno vidi, mēs visi esam cilvēki, ja, vai kļūdamies, vai aizjam uz kādu dzimšanas dienu, un kā saka, nama māte ir uzcepusi varbūt kūku un negribās
vai bērniem ir dzimšanas dienas, un viņi nevienmēr ir tās vegāniskās, vegānisko avokādo kūku, jā, laimu, un tā mēs, kā saka, vai cieņas pēc, bet ziniet, kā tā cieņa arī ir tāda slīdīga lieta. Es ar ļoti ilgu laiku biju tāds dikti pieklājīgs cilvēks, tā kā es atteikšos, tā kā ir jāpār, kaut gan tu saproti, varbūt tev pēc tam būs slikti, varbūt tev sāpēs pēders, vai vēl kaut kas būs, bet taču ir jāpēd, tā kā cilvēks tur centies, jā, bet ar laiku tu saproti, tā ir tava atbildība, tā ir tava veselība. Tātad, ja tu necieni pats sevi, kā tu gribi, citi tevi ciena, un tas tā atkal ir tāda enerģijas, tu veido šo enerģijas lauku, un zini tā, jo mums bērnībā ļoti tika, es domāju, ļoti daudziem tika šī iemācīta šī pārpieklājība, jā, saki lūdzu, saki paldies, saki uz redzēšanos, nesaki tā, jā, neesi tik skaļš, neesi tik nepieklājīgs, ja tu būsi tāds, ja mums visu laiku tā kā, kā es saku, man nebija bail no ērcēm un dzīvniekiem, kas dzīvoja mežā, bet no mammas man bija vairāk, vēl zinu, daudziem tā bija, jā, kad tieši, vai nu mamma vai tētis bija tie, kas no kuram, jā. Jā, un kā saka, ies pakaļ žagaram, ja tu kaut ko nedarīsi, ja, vai kaut ko jau izdarīji, ja. Tā kā, jā, cienam sevi, cienam savu fizisko ķermeni, emocionālo, ja, neesam, tas nenozīmē, ka tev jākļūst ir necilvēcīgam, vai mēs esam cilvēcīgi, bet ja mēs necienīsim paši sevi, tas ir pats sākums, ja? Mieli pats sevi, cieni pats sevi, rūpējies par sevi, tāpat kā skaties, kas ir nevis tā, tā visi kārtībā, visu mūžu tā ēdam, veikalos, tas viss ir, ja? Un tā kā vienaldzīgi izturēties, esam atbildīgi par savām izvēlēm, par savu kustību, kaut vai tagad arī es īpaši labi gulēju, nospēlējāmies Monopolu. Vēl, kad tu noej to savu laiku no gulēšanas, pēc tam nevar aizmigt, 2 aizmig, un tad no rīta tu pieslēdz, un, protams, ko saka mūsu prāts, kurš vienmēr grib mūs pasargāt, tā ka nevajag vingrot, šodien tavai izlaižam, jā. Un tad šis dialogs man ar prātu vienmēr ir, nē, šitu es tevi jau pazīstu, jā, un tad rītā pienāks kaut kādas citas darīšanas, un aizparīt arī, un tad jau, kad tu ievelc uz 2 nedēļām, tad ir vēl sarežģītāk attiet atpakaļ, kā saka, ritmā, tā kā tā mīļie. Būs jums klausām materiāls, jā, tā kā tā, lai visiem forša diena, 3 laikam dieniņas mums atkal būs karstas, ejam saulītē, nesmērējam indīgos krēmus, Latvijā nav tik karsta saule, lai viņus zieķētu, jā, jo sauļošanās krēmi ir vēl viens mīts, jā, vēl viena iebiedēšana, ka cilvēkiem vajag obligāti sauļot, mēs jau gadiem viņus nelietojam, jā, un nekas ar mums nav noticis, jā. Protams, ir kaut kādi dabīgie sauļošanās krēmi, bet tādu ir maz. Man parasti arī no Madaras krēmiem visiem deg acis ārā un ļoti ķermenis ir jūtīgs, jā, tā kā noteikti, ka ir tiem, kam ir varbūt šausmīgi jūtīgi, tur, balta tāda, jā, es nesaku, ka nevienam nevajag. Gan jau, kad, kā saka, dabā ir atrodams arī, es nezinu, tā pati kokosriekstu eļļa arī var mitrināt un mazliet aizsargāt, bet zieķēties ar viņiem, kā es redzu, ik pēc tur nopeldās, zieķējās, tā arī ir ķīmija, tā arī ir rinda, paskatieties vienkārši otru pusi viņiem. Tā kā tā, labi, tā ir vēl viena cita tēma. Labi, lai jums jauka, saulaina un forša diena.